Man šķiet, ka šis ir ļoti vienkārši un profesionāli lekcijā arī ir viss uzskaits un saprotams, tad pie tā nemaz nekavēsimies. Otrais jautājums ir refleksi, beznosacījuma un nosacījuma. Un kā tad jūs saprotat, kas tad ir beznosacījuma un kas ir nosacījuma refleksi? Beznosacījuma tie jau ir iedzīvi. Aizsardzības refleksi. Jā, visi principā, kas ir iedzīvi šie refleksi. Ne tikai aizsardzības, piemēram, vīšanas, iegāšanas, šaudīšanas, tie visi arī ir beznosacījuma refleksi. Un savukārt nosacījuma refleksi ir tie, kas mums veidojas dzīves gaitā. Un tas, kas jums šeit ir jāatcerās, kas ir obligāti jāatcerās, ka visi nosacījuma refleksi veidojas uz beznosacījuma refleksu bāzes. Principā atšķirās šis te stimuls, kas var ierosināt beznosacījuma refleksa reakciju. Un atcerieties, profesoru lekcijā bija zīmējumi tāds kā skēts, kad sākumā ir beznosacījuma stimuls un beznosacījuma refleksa atbilde. Tad reizē ar beznosacījuma stimulu vairākas reizes tiek atkārtots indiferentais, jeb nosacījuma stimuls. Atkārtot vairākas reizes veidojās pagaidu saikne starp šiem diviem garozes ceļu aktīvajiem apgabaliem. Un šai te pagaidu saiknē veidojoties, kad tā ir izveidojusies, tad vairs nevajag beznosacījumu refleksu šo te stimulu. Pieņemsim tā, iedomājieties, piemēram, siekalu sekrēciju. Sākumā mums ir mekanoreceptoru kaitinājumu, mums ir siekalu sekrēcija. Dzīves gaitā mums pietiek pateikt cepta gaļa, un mums jāsāk izdalīties siekals. Bez mekano recepcijas. Līdz ar to šis te mūsu iedomātā ceptā gaļa, mēs nekur viņu neredzam, mēs sasmažojam, mēs jau izsaucam šo te nosacījumu refleksu. Jo tas, kas tiek tālāk gaidīts, ir tiešām, ka šī te ceptā gaļa nāks un mēs viņu ēdīsim. Un tā veidojas ļoti daudzi šie te refleksi, arī par Pavlova suņiem jūs noteikti zinat šos te piemērus. Arī ar siekalu sekrēciju, kuņģiskābu sekrēciju, uz skaņas, uz vizuāliem stimuliem. Galvenais, lai tā veidošanās ir reizē beznosacījuma stimuls un reizē nosacījuma stimuls. Tad veido šī te pagaidu saikne. Un pagaidu saikne tiešām jāsaprot kā neironu savienošanās. Kā principā šīs te divas ķēdes saslēdzās kopā. Bet cilvēki nevar. Var. Bet viņiem šeit ir apziņa. Profesors arī teica, ka Es nesaprotu īsti, kā jūs to domājat, var izstrādāt šos te refleksus. Nē, varbūt tas bija tā kā, lai tāda refleksu. Jo mums visiem šie te nosacījumi refleksi ir kā apziņa. Reiz atcerieties, bija šī te deklaratīvā atmiņa un nedeklaratīvā atmiņa. Un principā, ja jūs skatāties, kas ietilpst šajā nedeklaratīvajā atmiņā, tad viens no šiem te ir nosacījuma refleksija. Nosacījuma refleksi cilvēkam veidojās, jūs varat daudz piemēru, mums ir daudz piemēru, piemēram, pirms starta sportistiem. Viņi, nezinu, tad, kad ir starta šāviens, tad principā viņiem visas šīs te vegetatīvās funkcijas sirdsdarbība pātrinās jau pirms šī te starta. Viņiem gaidot šo te startu, viņiem jau pātrinās šī te sirdsdarbības, un tad, kad ir starta šāviens, tad viņi jau ir gatavi šai te slodzē. Un tas arī ir nosacījuma refleks. Es nesaprotu īsti, kā jūs varbūt tāda dzīvo, ka viņi nevar to kontrolēt, mēs jau nevar kontrolēt, Es saprotu, jūs domājat, ka Каждый вечер с ней звоню. tā kā ietekmē to refleksu. Viņš stāstītu, ka ja jūs ļoti gribat pie karsta turēties, tad jūs varat turēties ar apziņu. Nē, vai jūs arī ar to gaismu siekalā, kad ieslēdz gaismu, un tad cenībā gaismu kāsiekās, un tad, kad tu atklātos, tad ieslēdzot gaismu, bet nedodot barību tā patīstolīsies siekās, bet cilvēkiem to īsti tā kā nevar lietot, jo cilvēks jau domās uz priekšu. Cilvēkiem ir savādāk. Iespējams, bet cilvēkiem arī noteikti. Cilvēkam ir savādāk. Viņam trenējās kā refleks, kuru tu nekontrolē. Viņš ir savādāk, viņš izpaužās. Refleksus viņus var mainīt ar apziņu. Es domāju, ka tas ir tas, kas ir domāts. Ir šis te refleks, kurš realizējās reflektori, bet ja mums ir šī te augstākā nervu darbība, šī te apziņas kontrole, mēs varam nomākt šo te refleksu.
Tas mans piemērs bija, ja jums ir karsta virsma, refleks ir uzreiz attraukties, vai ne? Bet tad, ja jūs ar apziņu gribat turēties pie šīs te karstās virsmas, jūs varat noturēties pie viņas. Nav tā, ka jums automātiski atraujās un jūs nevarat turēt roku pie karsta. Ja jūs ar spēcīgi ar apziņu domājot, pieliekat pie karstas plīts, jūs varat šo te roku turēt, apdudzināt un nenotiek šī te atraušanās reakcija. Un tad arī tie beznosacījumi viņi ir mūžīgi, bet nosacījumi viņi nav. Nosacījumi zūd. Jā, tātad nosacījumi refleks ir atmiņas veids, ja tā var teikt, un principā visa atmiņa, kas netiek lietota, tiek ar laiku tā kā zaudēta. Tad, kad mēs runāsim pie atmiņas, tad būs vairāk šie te mehānismi, bet principā šīs te nervu ķēdes visu laiku ir jāuzbudina, lai viņas tā kā atkārtotos. Bet, piemēram, ja nosacījumi refleks izzūd, mums vairs nav šī te, bet mums viņš ir tā kā ietrenēts noteiktā laikā, viņš mums izzūd, mēs viņu vairs neizmantojam tūlīt. Bet tad, kad mums viņš ir izzūdis, ja mēs viņu atkal trenējam, mēs viņu varam uztrenēt daudzreiz īsākā laikā. Šīs te ķēdes tur ir saglabājušās, bet viņas ir neaktīvas. Un tad, kad mēs atkal izdarēsim šo te stimulu vairākas reizes pēc kārtas, mēs atkal atjaunojam šo te nosacījuma refleksu. Jā, lūdzu. Es par to, ko meitene stāstīja. Karavīriem viņiem ir tā sasveicināšana, viņi jau automatiski tā jau notiek. Viņi kad viņi pat nedomā, ka viņi to dara, viņi automatiski izdara un ej tālāk. Man stāstīja, teica, ka viņš jau redz cilvēku formā, viņam automatiski, viņš nedomā, ko viņš uzreiz tas ir arī tas refleks. Kurus mēs arī ķeram reflektoru. Tad, ja jūs domājat par iešanu, jūs jau nedomājat, kā jūs liekas kāju vai kā jūs vēlaties kāju. Tas viss jau iestrādās mums šajā tā atmiņā. Viņi nedara par trīnišķi iztīsies. Ka tas ir par nosacījumu? Principā tas ietver šo te nosacījuma refleksu. Tad kas tad ir beznosacījuma? Nosacījuma refleks ir kā atmiņa. Savukārt beznosacījuma refleks ir šīs te nervu ķēdes, jūs jau piedzimstat, jums jau ir saslēgt šis te refleks, kur jūs nevarat mainīt. Jūs varat ietekmēt ar apziņu, bet viņš jums vienmēr paliks. Piemēram, klapošanas refleks, tad, kad jūs klapojat, tas ir dzīvībai svarīgi šie te refleksi, zīšanas refleks. Ja cilvēks piedzimst bez zīšanas refleksa, tad vienmēr Tas ir beznosacījuma. tas ir beznosacījuma. Bet piemēram staigāšana. Staigāšana mēs nemācām. Bet uz kādu beznosacījumu tas ir balstīts? Jo tas jau nav tikai izdzīvošana. Tas jau nav tikai izdzīvošana. Tas nav tā kā izdzīvošana. Nu jā, tad varbūt tomēr ir izdzīvošana. Tas ir tuvāk jāpaskatās, jā, tas ir labs jautājums. Labi, varbūt jums ir vēl kāds jautājums par šo te jautājumu. Vēlreiz par nosacījuma refleksu. Mēs iznāk mums, kā mēs iegūstam dzīves laikā, un tas ir it kā atmiņa, un vēl kaut kas var pateikt par nosacījuma refleksu. Kā beznosacījuma refleksa vārdu? Kā tur bija tāda, ķēde, kā mums darbojas bez nosacījuma refleksu un vienlaikus darbojas nosacījuma un jāatkārtojas daudzās reizēs, mums iznāk. Šie stimuli jābūt bez nosacījuma stimulam reizē ar šo te indiferento nosacījumu stimulu. Vienā laikā, ja? Vienā laikā. Un tad, kad šī te ķēde pagājuši saiti vēl izveidojas, pēc tam mums bez nosacījuma stimulu vairs nevajag, lai izsaukt šo te refleksu. Jūs varat šo te refleksu izsaukt gan uz bez nosacījuma stimulu, gan arī uz šo te indiferento stimulu, kad nav bez nosacījuma stimulu. Tas ir viss, jā, ko var pateikt. Jā, principā jā. Un tad trešais jautājums, kur jums būs vairāk? Bez nosacījuma. Īstenībā. Nosacījuma refleks mēs zinām. Ko bija tas? Neiroplastiskā procesa. Neiroplastiskā procesa ir tā pagaidu saiknes veidošanās. Neiroplastiskie procesi nozīmē, ka šīs te nervu ķēdes tiek kaut kādā veidā modificētas. Un kādā veidā viņi Ir vairākas šīs te Mehānisms ir jāzina. vai nu šīs te sinapses, kas tā kā savieno šīs te ķēdes, viņas kļūst aktīvākas, viņas tiek ieguļinātas.
sanāk tā, ka šeit darbības potenciālam ir vieglāk šķērsot šo te sinapsi. Vieglāk uzbudināt nākamo šo te neironu. Otrs variants ir, kad veidojas jaunas sinapses šajā te nervu ķēdē. Un trešais variants, vai jūs esat dzirdējuši par dendrītu dzelzonīšiem? Un trešais variants ir šie te dendrītu dzelzonīši, kas savienojas ar ko? Tātad uz dendrītiem veidojas šie te dzelzonīši. Ar aksoniem. Tieši tā, tie savienojas ar aksoniem un arī ieslēdzas šajā te ķēdē. Es lasīju, ka it kā vēl jauni arī parādās. Viņi parādās jauni tieši tā, tad, kad ir spēcīgi šī te. Ir dzelonīši? Jā, šī te inervācija, tad dzelonīši var parādīties jauni, un ja ir viens dzelonīts, tad var arī sadalīties šis te viens dzelonīts vairākos dzelonīšos. Un tas, principā, bija arī trešais jautājums, tāpēc es saku, es būšu pārgrupējuši šos. Jā, es pārgrupējuši, jo sanāk, ka pie otrā jautājuma mēs jau izrunājām trešo jautājumu. Līdz ar to kolokvijā jums būs drusku citādāk sagribēt, nekāds jautājums jauni klāt nenāks, bet šie te būs savādāk pārgrupēti. Jūs par psihiju liksiet jautājumu, bet tur var tikko vienu jautājumu pateikt. Es domāju. Par ko? Kas ir psihija? Jā, es tikko vienu. Tas ir Kirils? Tas ir tas, kas tev nav. To tad jūs redzēsiet. Tas, kas tev neliks. Labi, tad ķeramies pie ceturtā jautājuma, un te gan jūs varat atrast daudz informācijas par šo te, par miega veidiem un stadijām. Un kādi tad ir tie divi miega veidi? Ortodoksālais un paradoksālais. Tātad daudz sinonīmu. Tātad ātrais vai lēnais, konvencionālais vai paradoksālais, ātro un ātro acu kustību. Jā, bet principā tad, kad jūs man atbildat, jūs man varat teikt konvencionālais un paradoksālais, vai arī šis te jūs varat izmantot to REM, jo tas ir plaši izmantot šis te ātro acu kustību, rapid eye movement, kā miegs. Un kā tad jūs sapratāt šo te? Vēl pie viena veidām nav patoloģiskais, narkotiskais, hipnotiskais. Tas būs jau pie patoloģijas. Tas būs jums citā kursā. Šeit būs par normālu darbību. Labi, un tad konvenciālais miegs. Profesors mums izdalīja 4 stadijas, vai ne? Ir miegainība, iemīšana, 3. pakāpe un 4. pakāpe. Un principā, ja jūs lasat gaismu, tad vairāk tiek runāts par šo te 3. un 4. un tās pirmās 2 tā kā tiek skaitītas pie miega un reizē arī netiek skaitītas pie miega. Piemēram, šī te miegainība ir skaidrs, ka darbojas šie te visi stimuli, lai izsauktu miegu, bet miegs pats vēl nav iestājies. Un tad ar to lēnu vienu miegu vairāk saprotot 3. un 4. pakāpi, kad cilvēks jau ir miegā. Un kāds tad būs? Kāda ir tā? Labi, tas ir atkal nākamais jautājums. Kas notiek konvencionālā miega laikā? Kā jūs saprotat? Labi, kas notiek ar vegetatīvajām funkcijām? Simpatiskā sistēma pazeminās un paaugstās parasimpatiskā. Mums ir dziļā ielpa un muskuļi ir atslābuši un nav sapņu. Par tiem sapņiem tur var drusku skriet. Gaitumā rakstīts, ka it kā varētu būt sapņi. Jā, ka sapņi arī šajā konvencionālā miegā sapņi var parādīties, bet tas, kāpēc mums liekas, ka šo te sapņi nav, mēs neatceramies. Tieši tā. Savukārt šis te REM miegs ir paradoksālais miegs. Kas tad tur notiek ar vegetatīvajām funkcijām? Aktīvi strādā simpatiskā nervu sistēma un mums būs ielpa tāda neregulāra un muskuļu būs kontrakcijā daudzās vietās. Mums ir, kad mēs gulējam un tādā sajūta, kā mēs skrienam vai pakodara. Jā, un te jums arī ir tas āķītis, ka šajā REM miegā ir acu kustības un atsevišķas kontrakcijas. Bet kopumā organismam muskuļu tonus ir pazemināts. Tas ir kā sanāk pretēji, tā jocīgi izklausās, ka mums ir kustības, bet muskuļi ir muskuļu tonus pazemināts, jā. Bet mums ir atsevišķi šīs te kustības, bet kopumā organismam muskuļu tonus ir zemāks kā konvencionālajā miegā. Kāpēc notiek tas saraušanas? To es nevarēšu jums izstāstīt. Tur ir kaut kāds molekulārs mehanizms apakšā? Nē, tur ir nervu sistēmas, jo tas nākamais, ar ko atšķirās konvencionālais un šis te paradoksālais miegs, ka mēs runājam par nervu sistēmas aktivitāti.
kā ir, kurā ir lielāka, mazāka aktivitāte. Paradoxālajā.